Kanāls, garāža. Mums vajag kaut kādu jaunu ievadu. Katru reizi kanāls, garāža, reģē. Anāls. Šitā mēs pamēģināsim. Reaģē, garāža, kanāls. Jā. Puiši, kā jums patīk meiteņu grupas? Meitenes patīk. Jā. Grupņas arī. Grupies. Tā kā skrien pakaļ. Garāža, reaģē! Bet kā ir Nekad tā nav bijis, bet es ceru sagaidīt. Bet sievietēm jau vīri? Īsāk sakot, jau kādu laiku brieda mūzika vienam meiteņu projektam. Meitenes mēs mazliet pazīstam. Un brieda, kamēr nobrieda līdz pirmajam singlam. Tāda jauna grupa Esme. Meiteņu grupa Esme, kurā spēlē tikai meitenes un spēlē alternatīvo roku ar punku un indiju vēsmām. Grupa sastāvā tātad ir Jolanta, Elīna, Ieva un Kristīna. Tas jau kā mūzikas, kā Jolanta, Ieva. Tu jau nosauc, jau dziesma gatava. Jā. Meitene sāka muzicēt 25. gadā un... Nē, es uz pārtraukšu. Jā. Meitenes sāka muzicēt sen, bet sagāja kopā. Jā. Grupa Esme sāka muzicēt 25. gadā, un viņas pašas stāsta, ka viņa mūzika ir emocionāli piesātinātas par attiecībām, iekšējiem pārdzīvumiem un eksistenciālo pasauli. Un tur ir sievietes. Jā, sievietes, jā. Jā. Labi. Tas bija jāapsaka, tas ir tik stereotipiski. Jā, bet, Paldies, Andri! Paldies, Andri! Ārā! Īsāk sakot, meitenes nonākuši līdz savam pirmajam singlam, ko mēs arī tagad paklausīsimies. Kur viņas rakstīja? Jā, starp citu, pirmais singls ierakstīts mūzikas ierakstu studijā Barkalas. Jā! Aiziet! Un meitenes izdošu savu pirmo singlu Vairāk nesāp. Ķeramies pie lietas. Reka mums arī klipa nav, bet ir bilde ar visām četrām. Es speciāli uzvaru, iedomājies dāmu grupu, es speciāli uzvaru prozā, ka Rekuņi jau dāmā. Tas, tā teikt, ļoti stereotipiski. Es esmu stereotipiski. Paklausāmies, ka viņa bija jauna un stulba. Ānas teica par gulba nosišanu, tas uzreiz ir bišķi pērkons. Nosit gulbi! Jā. Man ļoti patīk šī vietā, kad ir dubult balss iespļaut reiselē, kad ierakstā var dzirdēt. Un man arī iekatausīs ģitāras rips foniņā, kurš nav tāds tundu, bet viņš tāds interesantāks bišķiņš. Tas nozīmē, ka tu esi klausījies to dziesmu. Jā, protams, vairākas reizes, nav pirmā reize, kas dzirdēs. Un man bezbā patika un paķēra šī dziesma. Bet es dzirdēju, ka meitenes būs gan Maķija Praidā, gan Fončika uzstāsies. Jā, meitenēm tā teikt, uzreiz aktīvu koncertu dzīvi. Uzreiz, jā. Uz izķeršanu, karāši, meitenes uz izķeršanu. Jā. Jā, es arī klausījos. Piedzeties lopā. Piedāju kodu saku. Un mums būs neviena diskusija par otrā pantiņa beigām, jo mēs esam redzējuši iepriekš video ar bišķi savādāku nobeigumu. Tāds Jolanta rāda savas vokālās dotības. Viņa arī operā. Kori. Tagad. Tas ir no šitā te. Tagad. Tas ir... Alūksniski. Ezers. Tagad. Vokālisti ir no Alūksnis, jā? Bet Reku, ļoti interesanti, kad viņiem ir tāds outro. Man ļoti patīk, kad dziesmās ir outro. Un tas ir tāds dziesmas atrisinājums beigās. Jā. Soli. Jā, bišķi soli spēlējam. Es vajag iedzīvēju. Tagad. Nē, vairs nebūs. Bet klausītās. Tagad. Nu, varbūt arī jā. Tā vīra. Tagad.
Un Bredija Bundzineca. Nē. Nē. Tāpat, kā es saku, ka nē, nevajag. Nu, principā, šitā tā dziesma arī beigsies. Seģinām. Jā. Lūk, grupa Esme. Meitenes arī... Tīras meitenes. Nu, bez veču piejaukuma. Jā. Meitenes arī atnāks kaut kad varbūt pie mums ciemos, jo viņiem ir plānots izdot vasarā savu pirmo LP. Tātad nopietni. Jā, albums, mazo albumu. Nu, mēs viņus bišķiņ tā teikt pazīstam. Un arī pirmais koncerts, cik es zinu, viņiem būs tādā mazākā festivālā Stigmāls. Privāts, jā. Jā, privātā festivālā, uz kuru jūs arī dosieties. Dosimies. Nu, tad uzfilmēt kādu video. Uzfilmēsim un atsūtīsim tev. Jā. Nu, lūk, vai jums ir kaut kādas komentāras par grupas nosaukumu? Par nosaukumu īstenībā gaidām no meitenēm, jo es īsti nezinu. Esme. Jā. Tu esi. Tas tā kā par tādu būšanu? Būšanu tāds latviskais kaut kāds. Esme, būtība. Jā. Tev ir variants? Jolīgi, nē, nu... Nu, paprasīsim meitenēm, tā kā viņas atnāks ciemos, bet nosaukums ir visnotaļ skanīgs, un es domāju, ka pirmā dziesma kā singls ir ļoti izdevies. Un man vēl bija arī sagatavots šāds te fragments, kad no studijas. Šitas vēl bija pirms singls tika izdots, un šitas ir otrais pantiņš no šīs pašas dziesmas, un man ļoti patīk, kā viņa šeit iedziedāja. Bet interesanti, kad ierakstā viņi nolēma, kad viņa nocels to balsi tā kā augstāk. Jā, bet kas to nolēma, tu jau nezini. Es jau nezinu. Varbūt tas bija vienkārši tāds dzīvā, bet tagad paklausieties tieši šīs te beigas. Jā. Redziet, un man, jā, varbūt viņa dzīve, jā, tā, un tas tā kā ir ierakstā, viņa dzied brīvs, jā, nu tā kā uz augšu, bet te viņa paķer tā kā vilindība brīvs, un man principā patīk šitas vairāk, un tagad es pirmoreiz ieraudzīju šito sociālā tīklā video, un domāju, šitas kaut kas būs. Nu, gan jau, ka pašas tur savus mēģināja procesus. Tas vēl bija pirms... Singles. Jā, šitā tāda ļoti interesanta tāda lieta, jo piemēram... To viņa sastāja končiem. Jā, varbūt dzīvē viņi dziedās šādi, bet ierakstā paliek šādi. Un tas uzreiz dod tādu interesantu dziesmas variāciju. Tā kā, nu, ja meitenes, ja jūs mums šobrīd skaties, tad man šķiet, ka tā ļoti forša versija, kad koncī varbūt var dziedāt arī šādi. Jo, nu, man patīk tas aprautais brīvs. Man patīk. Tagad, starp citu, vispār tagad ir vārds, ko nemaz nav tik vienkārši izdziedāt, jā? Nu, tagad viņš tāds līdzskanīgi, jā. Bet tas ir no tās inteliģenti atvadoties ar pārējiem uz bēdri. Tagad. Ne, nu kā teikt, ņemam no klasiķiem. Roks ir jau simtiem gadu. Protams. Kā mēs zinām, Beethovens bija pirmais roķis. Klausieties grupu Esme un sekojiet līdzi, ejiet uz pirmiem koncertiem. Mēs noteikti gaidīsim meiteņu LP. Klausieties arī mūsu Spotify listi ar visām grupām, ko mēs esam, ko mēs esam apskatījuši. Spotifyā garāža rēģē liste, abonē mūsu kanālu, skaties mūsu jaunos vidjukus un sako līdz jauniem. Un meitenēm mēs novēlam visu to labāko. Turās!